tēmu saistīta ar to, ka tev ir jāpārstrādā to notikumu tādā veidā, lai tu izvilktu ārā secinājumus par to, kas tevi līdz tam aizved. Iespējams pat nebūs vienkārši izdarīt to secinājumus, jo mums ir tik daudz šablonu galvā iestrādāt, ka mēs pat nevaram saprast, mums liekas, ka mēs paši līdz tam aizgājam. Patiesībā cilvēks, kas izdara kaut kādas nepareizas lietas, lielākā daļa sabiedrības, viņas izdara automātiski. Automātiski ir, tur pieņemsim, kaut kāda alkatība, ja tur mantkārība, tur vardarbība, kaut kāda vēl, tas notiek automātiski. Un tie automātismi, kas mūsos ir ielikti, tās ir programmas, Un te ir vēlams saprast, atpazīt tās savas programmas, pašam izcelt no kurienes, tad es šito te muļķību vai muļķīgo programmu savā dzīvē ierakstīju un izdarīju to tanī situācijā tādā veidā. Tātad, lai tu noņemtu, it kā nosacītu, tu it kā vainu no sevis nenoņem, bet lai tu noņemtu to emocionālo smagumu, par to, ka, tu atceries, es jau biju foršs čāls, bet tikai šitas te viens notikums man sačakarēja to visu manu foršumu, lai tu to noņem, tev ir jāsaprot, kas tev līdz tam novedis bija. Un tad, kad tu to sapratīsi, tad ir tas krieviski, tas raskaiņi vai pakajaņi notiek. Tad, kad tu saproti, kā tu līdz tam esi nogājis, to ceļu, kā tu tik zemu nokrist varēji, Tur nav vienkārši kaut kāds tēlēns, tur ir konkrēti soli pa solim jāaiziet, lai tu saprastu, kā tu līdz turienei aizgāji, kas tevi aizved līdz turienei. Vai tā bija audzināšana, vai māma tur bērnībā ne tā uz tevi tur paskatījās, vai uzbļāva, vai tētis tevi nopēra, vai nenopēra, vai vēl kaut kas tev pietrūka, vai tu tur izlaists vai neizlaists bija, vai vēl kaut kas saliek visu to likumsakarību ķēdīt, aizēj līdz tam, un tu pats tādā veidā atbrīvojies, saproti, tas ir tāpēc, ka tā un tā, un es turpmāk to nepieļaušu. Es sāku sevi izstrādāt, izkopt tās kvalitātes, kas man neļaus šī te programmā atkal iekāpt iekšā. Es neļausu man to atkal izdarīt, Jo tad, kad tu apzinies, ka tu esi tagad tāds strādāt, vai jau esi izstrādājis tos pareizos uzvedības vai kaut kāds rīcības modeļus, kas tev neļaus tur aiziet, tev momentā tas atvieglojums nokrīt, un tu, piemēram, ja tu nerunā par nākotni, par kaut kādām kauna sajūtām, ja kāds uzzinās vai vēl kaut kas, ja tas nav ar to saistīts, tad tev momentā atbrīvojās, tad, kad tu ieraugi programmiņas, kas tev ir aizveduši līdz tam, tu saproti, tā jau nemaz nav mana vaina. Tā ir tava vaina, jebkurā gadījumā, bet tev vienkārši tavs prāts, viņš izspēlēs to, ka viņš tu atradīs to secību, un tad, kad tu to apzini, tā notiek tā apzināšanās, tā sliktā notikuma apzināšanās, kad tu viņu esi apzinājies, tu atbrīvojies no tā, un atbrīvojies tas, ko tev tā sauc karma, kas tevi saista ar šo te notikumu. Tad, kad tu esi sapratis šīs karmiskā notikuma cēloņus tevī iekšā, Un kad tātad, ja tu esi sapratis tos cēloņus, kas liecinās par to, ka tu esi sapratis tos cēloņus, tas, ka tu sāc veikt rīcību, lai tev atkal dzīvē nekas tāds nenotiktu ar tevi. Tas ir viena tā lieta. Otra lieta, ja mēs runājam par to, ka tev uztrauc par nākotni, tev uztrauc, ko citi varbūt padomās, ka tu neesi tāds balts un pūkains bijis pagātnē, ja uzzinās, ka tu tur tā izdarīji, vai kāds tur cilvēks uzzinās, ko tu tur sliktu esi izdarījis. Nezinu, kaut ko nočiepis kādam, kaut ko kādam atņēmis, kaut ko noklusējis, nepateicis, izdarījis, tur iesitis, apbižojis, vēl kaut ko, nav svarīgi ko, tad tev ir lai no nākotnes tiem tur mehānismiem atbrīvotos, bailēm par nākotni un vispārēj, tad tev ir vienkārši jāsāk darīt pilnīgi pretējais efekts tam, ko tu izdarīji. Tātad tev ir, ja tu tur kādam, tu zini, kam tu tur, nočiepi 50 eiro, tad tu vienkārši atrodi variantu, kā tu viņam tos 50 eiro var iedāvināt. Ja tu tur kādu, apbižoji sunīti, vai kaķīti, tad tu rūpējies par sunīšiem un kaķīšiem turpmāk un tā tālāk. Un tas tev ņem nost, kā es saku, tu it kā izpēc karmu, tā sauc to tādā veidā. Tas ir tāda mehānismi. Tie ir divi mehānismi, atšķirīgi. Tāpēc tev prasīja papriekš, kas ir tas, kas tevi nomāc, vai tevi nomāc. Kaut kāds smagums, kas tur nogulsnējies aizmugurē, vai nomāc tas, kas tev nākotnē sagaida saistībā ar to, ka tu baidies par karmu, ko tu piedzīvot varētu sakarā ar šo te notikumu. Ja tev ir abi divi, tad strādā gan ar to abas divas.
pēc tam es vēlāk tā kā analizējot, sāku saprast, ir specifika, ir tādi notikumi, kas tev atstāja, nu, kā saka, krievis, kā sadaki, ja, tev iekšā rada to smagumu. Un ir notikumi, kas tev tā kā, tu jūti, kad tev kaut kas priekšā formējās, tava karma nāks par to, ko tu esi sastrādājis. Tātad, lai jau saulaicīgi to karmu atstrādāt, tu viņu var sākt darīt jau tagad. Tad, kad viņa pienāks, tev viņa būs stipri vieglāk. Ja viņa vispār vēl paliks pāri, ja tu nepaspēsi izpirkt to karmu. Ja. Par dziļākiem karmas procesiem tagad es nestāstīšu, jo tie ir praktiskajos kursos, tur ir vēl ātrāki mehānismi, kā ar to visu var tikt galā, un neko tur pat neiedziļinoties, neko tālāk, vienkārši tas ir caur dažiem tādiem, nu, meditatīviem vai transes stāvokļiem, kuros tu ieej iekšā un pats sevi sakārto visas tās lietas, kas ir vajadzīgs. Ja. Jo nekas nenotiek tāpat vien, nav nejaušība. Visam ir savi cēloņi bijuši. Arī tavai kaut kādai sliktai rīcībai ir bijuši cēloņi. Un cēloņus izraisa vienmēr kaut kas ārpus tevis paša. Ja, visām rīcībām. Ja, tad, ja mēs tā pa lielam paskatāmies, tad ne jau es esmu slikts, pasaule ir tāda. Ja, reāli, nu tā tas arī ir, jo tu jau neesi viens pats atrauc no sociuma. Tevi ietekmē tu atbildi, jā. Kā tu atbildi, tas ir atkarīgs no tā, kas tevi ir ielikts iekšā. Kurš atkal lika tevī tās lietas iekšā? Ar kādu nolūku tas tika likts iekšā? Kāpēc televizors rāda, piemēram, vardarbību? Tad mēs brīnamies, bērni izaug un nodarbojas ar vardarbību. Nu. Un kā mēs pieļāvām, ka bērni skatījās to vardarbību televizorā? Kurš ir vainīgs pie tā visu? Nu, visi mēs esam vainīgi. Jā? Tikai ir runa par to, ka mums tas viss sevi ir, kā lai saka, jāsagremo un jānonāk pie tā secinājuma, kāpēc tas tā notika. Gremošanas process, tad tanī brīdī, kad tu atbrīvo to smagumu, tad tas sāka, priekš manis, ka es varu padalīties, kad es gāju tos pirmās reizes cauri šitādiem momentiem, ja. Es vispār pat neapzināti gāju tam visam cauri, es nedomāju par tām lietām. Jā, es vienkārši sāku just, ka man ir jādara tas, jāizdara tas, jāsaprot šitas, un es vienkārši tam visam gāju cauri, un man vienkārši tādā brīdī, kad es nonācu pie tā krustpunkta, kur man, nu, kā lai saka, ir tā atslēdzīga, ir pagrieža, un es atbrīvojos no tā notikuma. Jā, man tādas sāpes sākās iekšā. It kā, nu, es to pēc tam izsacinu, ka tā ir tā tava saikne ar to notikumu, ka tu esi izdarījis tur tik daudz cilvēkiem pāri, ja? Un tev tās visas sāpes vienlaicīgi ir jāpiedzīvo no visiem tiem cilvēkiem, kuriem tu esi izdarījis kaut ko pāri, ja? Nu, vienalga pāri, tas var būt arī, nu, kā es saku, tur, nezinu, noķiet 5 eirikus, ja, vai latus, ja, pirms 30 gadiem, ja, vai vēl kaut kā, vai rubļus, kas toreiz bija, ja, sāpes tu nodarīji arī tiem, kuriem tu, pieņemsim, tur, nezinu, uzmeti kaut kādu meiteni, ja, tur bija kopā ar viņu, pēc tam pasūtīja, paņēma nākumu atkal pasūtīja un tā tālāk, ja. Tas visas ir sāpes, bet tev tas viss, tas sāpe un tā nepatika ir jāizjūt tādā brīdī, kad tu ej tam visam cauri. Ja tev nav šie te procesi, nenotiek tāda nepatika, vai citam varbūt nelaba dūša paliek pēc tā viss, ja, tas nozīmē, ka tu vēl neesi atbrīvojies no tā viss. Tu neesi sapratis, tu neesi atbrīvojies, ja, un tu visu laiku būs grūzi. Bet tādā brīdī, kad tev tas izsāp, ka tu to nožēlot, tu vari tikai caur sāpēm. Nu, tās reāli, tās saucamās garīgās sāpes, es varu pateikt, viņas ir reāli pilnībā fiziskas sāpes, ja? Kad tu nožēlo kaut ko un izēj tam visam cauri. Tās ir reāli fiziskas ķermeņa sāpes, man piemēram sirdi likās, ka rauj uz pusēm. Tanī brīdī, kad es tā kā, nu, jūtu to nožēlu par tām lietām, ko es pats sastrādāju.